Bet man liekas, ka tā tēma ir tāda, ka mums ir jānoliec galvu Krievijas priekšā, Krievijas atapības priekšā, ka viņi izdomājuši vēl efektīvāku veidu, kā iekasēt nodokļus. Un tas ir nodoklis uz necenzētu runu. Tātad par necenzētu izrunāšanos publiskā vietā ir 1005 eiro sots. Kā? 1005 eiro Krievijā sots par necenzētu. Mūsu uzturēšanās atļaujušais likums nobāla šeit. Atkal mūsu zirgi lēni skrien. Kāpēc mums neienāca Tikko bijām ātrāk? pirmajā vietā jau. Tikko. Minūti. Uz pāris sekundēm bijām pirmā vietā. Jautājums, kā bērnus iemācīt tagad slidot hokeju, kā spēlēt, iemācīt? Kā tas viss būs? Kā futbolu tagad spēlēt? Jā, vispār tas likums Krievijā principā ir pret futbolistiem, pret hokejistiem. Ej, bet tagad būs labi mūsu pasaules čempionātā hokejā, taču mūsējie spēlēs pret Krieviju. Jā. A, mūsējie! Mūsējiem likums nav saistošs. Jā, Krieviem ir saistošs, jā. Ne, nu, Latvijas komandā arī ir cilvēki, kas runā krievu valodā, vai ne? Jā, bet viņi nevarētu būt pilsoņi Krievijas, pareizi. Jā, jā. Starp citu, tad ir jautājums, vai šis likums gadījumā nevēršās pret Oļegs Znaruka gandrīz. Personīgi. Kā viņš, kā Oļegs Znaruks tagad mācēs? Tā izskaitā uz Naruku. Kā viņš varēs vispār tagad dot norādījumus Krievijas hokeja Jā, viņš teikt, ребята, пожалуйста, быстрее. Хопеньки, 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 хопеньки. Hopiņki, hopiņki. Jā, tā kā aizturi. Быть может. Быть может, мальчик шайбу бей. Mēs aicinājām, bija tāda intervija savulaik vienā joku raidījumā Latvijā pirms 10 gadiem ar Znaruku, un aicinājām atkal Znaruku pie mums uz studiju, un atteicās. Pateicās? Jā, un nekā saprotams, viņš taču nevarētu notērēt kaut kāds 20,000. Baigi dārgi, jā. Priekš viens tāds parunāšanās, baigi dārgi. Jā. Sālīti. Secinām, ka Krievija vienā brīdī, kas pavisam drīz būs ļoti, ļoti bagāta valsts. Jo būs nomaksājis daudz nodokļus un arī klusa valsts. Un ļoti klusa valsts, jo skaidrs, ka baigi neparunās. Jo saiklis vienīgais, kā mēs zinām. Vārds, kas veido visus teikumus, vārdi, kas veido teikumus. Bet ir tā labā ziņa, viņi taču var pirkšķēt uzturēšanās atļauju. Jā. Un izlamāties. Izlaist tvaiku. Viņš iebrauc šeit, tas ir tā sauktais labu vārdu turisms būs. Jau Kraslavās. Necenzētā turisma industrija varētu Latvijā tapt un tā, man liekas. Jā, Kraslavā tur pārdevējām ausis tūtā rulēsies, jo tur būs pirmo dzirdēt. Tagad ir tās vietas, kur var iebraukt un pīpēt. Vienkārši ir tāds pīpētājs, un tur ir vieta, kur var iet un necenzēti izrunāties. Mēs, man liekas, atkal esam pirmie. Mēs esam apakaļ, mēs nopelnīsim ar šo biznesu. Piektdienās 15:08. Raidījums Valstī viss ir kārtībā. TV3.